Kolēģis izlasīja šos milzu dokumentus. Ar katru gadu viņi paliek arvien biezāk un biezāk. Mums ir plāni, stratēģijas. Tās spēja izlasīt. Man liekas, ka tās spēja saražot mākslīgais intelekts un izlasīt tikai mākslīgais intelekts, jo tas paliek arvien grūtāk. Valsts drošība ir īpaši šodien un šodienas dienā uzsvērta sabiedrībā. Sabiedrība uztrauc valsts drošību. Valsts drošība ir ekonomiskā drošība. Bez ekonomikas mums nebūs fiziskā drošība. Mēs to nenopirksim uz parādu uz priekšu. Mums arī valsts plānu taisītāji šie stāsta tik daudz, kas jau ir izdarīts, ka mums mēnešiem turpina stāstīt, ka arī pretdronu sistēmas ir uzlabotas, ir sensoru sistēmas, un kas tik vēl ne. Bet Baltkrievu un Krievu droni ņem un atlido arī līdz Rēzeknei. Plāni, stratēģijas, tas viss mums ir. Jau šie divi ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas ziņojumi uzskatāmi parāda pretrunas. Un kā vakar mums atklājās, tad ministri savā starpā vienkārši apmainās ar laipnībām akceptējušos dokumentus, bet nevis savstarpēji tos saskaņojot. Jo, ja viņus izlasa, vienā un otrā ir totāls pretrunas un viens runā pretēji otram. Un mums ir ļoti daudz ministriju plāni. Ļoti daudz. Mēs mākam čempionēt plānos, stratēģijās, itin visā. Bet tā lielākā problēma starp ministrijām šie plāni nav saskaņoti. Un patiesībā ekonomikas šim plānam, kas ir tautsaimniecības plānam, būtu jābūt saskaņotam ar Nacionālo attīstības plānu. Bet Nacionālais attīstības plāns pat nav atvērts. Viņš jau ir sen novecojis un jaunā dienas kārtībā nav. Un viss ekonomiskais plāns šeit patiesībā ir balstīts uz Eiropas fondu apguvi un tādās mistiskās investīcijās. Un ja mēs viņam izlasām detalizēt, mēs saprotam to, ka valsts balstīs un stiprinās jau tā nenormāli lielo valsts lomu ekonomikā. Valsts loma ekonomikā šo ir 47%, viena no augstākām. Šis tikai pastiprinās to un valsts kapitāla sabiedrību balstīšanu kā eksportspējīgos, piemēram, LMT un Latvenergo. Man šķiet ir jāmazina valsts intervences ekonomikā. Jāmazina valsts kapitāla sabiedrību skaits, jāstiprina tieši uzņēmēji, jo patiesībā es neesmu redzējis nevienu veiksmīgu piemēru, kur komunistiskie plāni ar valsts intervences ekonomikā ir nostrādājuši. Un finanšu ministrijas dokumenti, ja mēs izlasām, tad es jums to iztulkošu. Finanšu ministrijas dokuments pasaka, ka 28. gadā iestājās 883 miljonu neatrisināts budžeta caurums. Tas ir 28. gads jau. Tas ir tas, ka ja pie labvēlīgiem apstākļiem mēs skatāmies. Paldies finanšu ministrijai, šis dokuments ir realistiskāks, kā mēs līdz šim esam redzējuši. Un tas patiesībā ir rezultāts 7 gadu dzīvošanai uz budžeta deficītu, uz aizņemtu naudu. Un nākošos 4 gadus mēs paredzam dzīvot uz aizņemtu naudu pilnīgā budžeta deficītā. To, ko jums nepasaka, un es jums iztulkošu, tas nozīmē tikai vienu aksiomu. Tie, kas ir mācījušies ekonomiku un finanses, sapratīs. Nav iespējams to finansēt bez nodokļu palielināšanas. Te ir vienīgs iznākums – nodokļu palielināšana. Pasakiet godīgi sabiedrībai. Tas būs PVN celšana, akcijas celšana un nodevs. Un nekustamā īpašuma nodokļu celšana. Citu variantu nav nosegt šīs ekonomiskās finanšu vaļības. Un kur jums ir plāns, kā jūs taisties finansēt aizsardzību pēc 28. gada? To pašu drošību un aizsardzību. Kur ir tā ekonomika, kas to varēs nofinansēt? Šobrīd mēs redzam, ka jūs to darat uz parādu. Un šī Siliņas ekonomiskā grāmata ir tāda, protams, ka ekonomisko pasaku grāmata, bet, laikam jau cilvēkiem patīk, mums visiem patīk pasakas, tāpēc, es gribētu iedot varbūt tādu Minhausena grāmatu, tā būtu, te vismaz
bērniem viņi patīk, jo viņi nebalstās uz fizikas likumiem. Tad es gribu pateikt, ka šis dokuments nebalstās uz ekonomikas un finanšu likumiem. Jo paredzēt 181 miljardu investīcijas Latvijā skaisti. Jā, bet Latvijas ekonomiskā kapacitāte ir tikai 10 miljardi. Un šeit es gribētu pateikt, ka esošā uzņēmuma un esošā tautsaimniecība šobrīd un eksportspējīgie uzņēmumi to var izdarīt tikai, ja viņiem ir investīcijas, tikai, ja ir pieejams darba spēks un ražošanas jaudas un kontrolējums izmaksas. Šis plāns to neparedz. Mums nav atrisināti šie jautājumi un jābūt labvēlīgai nodokļu videi, kas acīm redzot palielināsies. Tāpēc valsts kapitāla sabiedrības mums ir jāatvieno no valsts nodokļa naudas sūkļa pupa un politiskās korupcijas un jāliek profesionāla pārvaldība, izveidot Latvijas attīstības fondu, kur nopelnīto naudu neapēt, bet investē, pelna, veidojot tieši drošības pilvenu, kas mums ir vajadzīgs. Un mēs, apvienotais saraksts, izskaudīsim korupciju, ieviesīsim efektīvu valsts pārvaldi, savilksim galus finansēs, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem un rūpēsimies par tautsaimniecību. Ekonomiskā drošības garants mūsu valsts drošībai ir tikai ilgtermiņā, ja ir ekonomiskā izaugsme un ekonomiskā drošība. Paldies, kolēģi! Vārds